Reiz mācītājiem vaicāja, vai obligāti jāiet uz dievkalpojumu, ja to translē TV un radio. Atceros, ka reiz televīzijā skatījos, kā pavārs gatavo ēdienu. Dzirdēju, redzēju un lasīju par sastāvdaļām, pat siekalas saskrēja mutē. Bet tikai tad, kad aizgāju uz vietu, kur pavārs strādā, viņš mani pabaroja un es biju paēdis. Dievkalpojumu radio klausās, televīzijā skatās, bet baznīcā tajā piedalās. Tāds ir atgriešanās ceļš. Kā krītam grēkā ar visām maņām, tāpat Kristus mūs atgriež. Jēzus sacīja: Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā.